šobrīd aicinu jūs tad uz Uzdrīksties inovēt fóruma otro daļu, uz paneļa diskusiju. Vēlreiz paldies visiem rīta sesijas runātājiem, un rīta sesijā mēs dzirdējām gan politikas plānotājus, gan zinātniskā sektora pārstāvju redzējumu, gan Eiropas komisijas redzējumu, kā mēs integrējamies lielajā Eiropas Savienības stratēģijā. Mēs dzirdējām, kā strādā mūsu kompetences centri un sadarbības tīkli. Mēs sapratām, ka ir finansējums, ir zināšanas, ir pirmie rezultāti, bet secīgi rodas jautājums, vai mēs darām pietiekami. Tāpēc šajā paneļa diskusijā meklēsim atbildes uz jautājumiem, kas šobrīd kavē inovāciju attīstību, kas strādā vislabāk un ko mums ir jādara nākamajos gados, lai kļūtu vēl konkurētspējīgāki pasaules mērogā. Aicinu uz skatuves šodienas paneļa diskusijas runātājus. Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas prezidentu Normundu Bergu. Aicinu uz skatuves arī mašīnbūves un metāla apstrādes rūpniecības asociācijas padomes priekšsēdētāju Ivaru Eniņu. Tāpat aicinu biedrības zaļo un viedo tehnoloģiju klāstera valdes locekli Imantu Martinsonu. Sarunai piebiedroties aicinu Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētāju Elīnu Egli Ločmeli. Kā arī mūsu sarunai aicinu pievienoties Rīgas Tehniskās universitātes inovāciju ekosistēmas attīstības nodaļas vadītājai Alisei Pizikai. Un man tiešām ir tas gods šodien pārstāvēt arī ekonomikas ministriju un piedalīties ar jums diskusijā. Un tās diskusijas sākumam došu jums to pirmo ievadošo jautājumu. Kas tad, kā jūs katrs vērtējat pašreizējo situāciju, domājot par inovāciju vidi Latvijā? Varbūt dodu to pirmo vārdu Berga kungam. Lūdzu. Šodien viss ir labi. Atveda kravu ar cukuru, un tagad ātri tas cukurs ir jāēd. Viss ir saldi, viss ir labi, līdzekļu ir ārkārtīgi daudz, un kopumā es domāju, mums visiem šobrīd ir lielākā problēma salikt kopā tos projektus. Un, jo spiediens ir, tūlīt beigsies nauda, tūlīt tās ir visi līgumi jānoslēdz. Tā kā šodien ir pat pārāk labi, es teiktu, pārsalts mazlietiņ. Mēs esam tajā izaicinājuma pusē. Es gaidu to nākamo jautājumu, kas būs nākotnē, un tad mēs par to parunāsim. Bet šobrīd es teiktu, ka tu vari vētrains aplausus no zāles dzirdēt, ka viss ir labi. Ir zāle. Urā! Ir. Tas ir labi, tā jau ir laba zīme, bet varbūt ir kaut kādi šķēršļi, izņemot to, kad ir tas finansējums pieejams un viņš ir jāapgūst, bet vai vēl pastāv kādi šķēršļi? Birokrātijas par daudz. Un, noteikti viņas ir par daudz jautājums, kurā virzienā mums vēl skatīties. Normunds jau sāk skatieties uz to pašu birokrātiju. Atcerēsimies, kā mēs to programmu veidojām. Mēs katreiz gribam uzrakstīt kaut ko jaunu. Un viņu uzlabojot, nevienmēr mēs viņu padaram cilvēkam draudzīgāku. Vai tā birokrātija ir mūsu pašu izdomāta te uz vietas Latvijā, vai tā ir Eiropas prasība? Tas man ir mūžīgais jautājums. Un pēc pēdējām sarunām bija pirms pāris nedēļām iespēja parunāt ar Eiropas birokrātiem, tad viņi saka apmēram tā, mēs jau tur baigi to birokrātiju tagad apkarojam, bet jūs tur uz vietas gan visu sačakarējat. Kam ticēt?
Kas pirmais, vista vai ola, vai ne? Droši vien jāmeklē ir tie iemesli labās pusēs. Laikam tā patiesība ir pa vidu. Es arī bijušajam ekonomikas ministram pagājušajā nedēļā jautāju, kad ekonomikas ministrija bieži pārmet finanšu ministrijai kā sarunu vedējam ar Eiropas pusi, kas tur notiek un kurš tur vairāk sačakarē kaut ko, tad arī tur tā patiesība kaut kur paliek pa vidu. Un tas mans jautājums, ja, kur tad mēs esam pamanījušies, laikam visi tur ir pielikuši tajā, kā Normunds saka, cukuru daudzumā pa darbas karotītei, un viņi to garšu sačakarē. Ja gribās vienkārši piemēru, burtiski pēdējos gados ir nācis klāt sodu pārbauda. Vai tie pieteicēji ir administratīvi sodīti. Es domāju, ka arī iekšlietu ministrija jūg prātā. Tur ir milzīgs process, tiek vākti un zīmēti papīri un jautājums kā vārdā. Ja? Vienīgā valsts pasaulē, kur vēl to prasa, ir Maroka. To es zinu, tāpēc, ka mēs diezgan regulāri Marokā valsts, no Saftehnikas dažādos valsts tenderos piedalāmies, un Maroka izcēlās ar to, ka tur vajadzēja lielas ar lielā zīmogiem apsistas veidlapas, ka tu neesi sodīts, tur sūtīt. Ja? Tas bija kvalifikācijas kritērijos. Tagad mēs arī esam tajā cienījamā kompānijā. Priekš kam? Vēl jau tagad visi kompetences centri un klāsteri, tās meitenes un puiši, kas tagad vāc tos datus un pilda, kā viņi saka, Raivja supes Exceļus, ja? Tur labus vārdus es nedzirdu. Mums to leģenda. Ir Raivis te kaut kur tuvumā? Raivi? Nav. Nē, viņš šodien nenāks, jo viņš tos Exceļus ir izsūtījis. Jā, bet es redzu un dzirdu, kad... Paturpināt varu, ja mēs laikam tādā rindiņā runājam, par tām inovācijām. Un, man liekas, viens no runātājiem ļoti labi arī pateica un ļoti interesanti bija patiesībā redzēt tas, kas ir izdarīts un kas ir radīts un kur ir tiešām panākumi gūti, un runātājiem bija tas domgrauds, un uz ekrāna arī bija, ka inovācija tas, kas kādam ir vajadzīgs un kāds ir gatavs maksāt. Un atbildot uz to jautājumu, kur mēs tam inovācijām esam, man liekas, jāsaprot, kas tad ir tā inovācija, vai ne tas, kur kamēr kāds nav gatavs maksāt, tad tā inovācija varbūt tā īsti nav. It kā ir vai ne, bet kad kāds ir gatavs maksāt, tad vajag. Un tas, laikam, ir tas, kur es tā kā pašlaik jūtu, kad trūkst, vai ne, viss ir inovācija ir iedots, mēs dodam atbalstam, bet tas pēdējais leciens bišķiņ trūkst, lai tiktu līdz tai maksāšanai, lai palīdzētu tam visam radītiem, kur mēs esam ieguldījuši tik līdz tam, ka kāds tiešām maksā un nāk nauda iekšā. Tāds skatījums uz to. Paldies. Elīna, lūdzu. Paldies. Es pirmām kārtām gribēju pateikt lielu paldies ekonomikas ministrijai par visu šo programmu, jo mums ir bijusi, kā saka, varbūt tas ceļš nav bijis tik viegls. Mēs esam gājuši caur ērkšķiem uz zvaigznēm zināmā mērā, jo mēs savu klāsteru programmu sākām tikai 2017. gadā. Mums arī joprojām nav kompetences centra, bet man liekas, ka mēs esam ļoti veiksmīgi parādījuši to, ka pat tad, kad tev ir ļoti maz resursu, tu vari sasniegt ļoti lielus rezultātus. Un tāpēc liels paldies ekonomikas ministrijai, kad mums šīs iespējas ir tikušas dotas, un arī ļoti liels paldies par atsaucību, par prasīgumu arī Centrālajai finanšu līguma aģentūrai, ar kur mums ir bijis iespēja strādāt kopīgi. Un šobrīd, es domāju, tieši aizsardzības industrijas ekosistēmā liekas tā neiedomājumi, kā mēs varētu bez industrijas dienām, kā mēs varētu bez mūsu ikgadējām lielajām izstādēm, kā mēs varētu bez mūsu domnīcām kopumā strādāt un izzināt gan tirgus, gan meklēt šos noietu tirgus, ko patiesībā, es domāju, latviešiem ļoti patīk strādāt perfekti pie tā sava produkta, bet dienas beigās mēs aizmirstam to, cik grūts darbs patiesībā ir šos produktus pārdot. Un šajā gadījumā tieši šie sadarbības tīkli un mūsu gadījumā arī strādājot pie jaunā projekta, mēs tieši šo lielāko fokusu gribējām veltīt, lai varētu šīs inovācijas tālāk jau mērogot un pārdot. Un kontekstā varbūt ar tiem izaicinājumiem viennozīmīgi mums ir jāpadomā par to,
kuri dati ir primāri dati un kas ir tie galvenie KPI, uz kuriem mēs gribam virzīties. Jo tomēr tas, ko mēs vēlamies deklarēt mūsu sadarbības partnerim Eiropas komisijai, ir jāpadomā, vai tas ir būtiski arī pašam biznesam, vai tie ir tie biznesa KPI, uz kuriem tad mēs savukārt kā biznesa organizācijas cenšamies strādāt un viņus atbalstīt. Un ja tā vēl viena tāda lieta, ko man likās šodien uzklausot dažādas nozaru asociācijas un uzņēmējs, man liekas, ka mēs līdz galam neesam izmantojuši iespēju nākt kopā biežāk un meklēt sinerģijas. Jo aizsardzības nozara zināmā mērā ir tā, kas paņem no katras nozares to visizcilāko, vislabāko. Un mēs noteikti no savas puses varam palīdzēt šiem uzņēmumiem veiksmīgāk arī startēt tālāk citu valstu arī publiskos iepirkumos, ne tikai Latvijā. Jā, mums ir spēcīgi priekšnosacījumi, lai mums inovācijas būtu. Mums ir labas universitātes, talanti, jaunu uzņēmumu un industrija, kas vēlas sadarboties. Es domāju, tie jautājums ir par to, kā šīs inovācijas, vai mums ir sistēma, kas palīdz šīm inovācijām nonākt līdz tirgumu un būt eksporta spējīgām arī ārpus Latvijas. Paldies. No ekonomikas ministrijas puses mēs noteikti arī piekrītam šim te viedoklim, ko jūs nesat no nozares. Ir, protams, joprojām mums ir jāatrod darba rokas un ir jācīnās ar šo birokrātiju, ar prasību mazināšanu. Vienlaikus mums nav jāzaudē fokus uz to, kā mēs mēram, cik tad īsti mēs produktīvi esam un kā mēs ejam uz šo rezultātu. Man liekas, šie gan pēdējie 7 gadi ar atveseļošanās un noturības fonda mehānisma palīdzību, gan Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, gan kompetences centri, gan sadarbības tīkli ir pierādījuši, ka viņi māk, viņi var un viņi var daudz. Un attiecīgi mums jāiet soli tālāk un ir jāsadala šīs atbildības un kompetences, veidojot produktīvu sadarbību. Tā kā šeit mēs saprotamies vienā valodā un arī Excel cilvēks, viņš pilda tikai to savu uzdevumu, lai pierādītu, ka šis viss strādā noteikti. Šeit es ieslēgšos, un es piekrītu arī tai domai par to, ka ja reiz privātais sektors nāk un uzņemās savu daļu risku un piesakās un administrē šos te Eiropas fondu vai valsts atbalsta līdzekļus, tad mums ir zināma tāda kredibilitāte, viņam jāuztic, ja, un ir jāstrādā kā vienlīdzīgiem partneriem. Bet šeit man klausoties jūs, man atmiņā ienāca tāda viena interesanta diskusija, kad jā, mums ir ekosistēma, ir daudz dažādi spēlētāji, bet īsti nav tās praktiskās sadarbības, nav tā rezultāta. Vai jūs tam piekrītat? Vai var precizēt jautājumu? Nav Mums sadarbībā ar ko un nav rezultāts kāds? rodas šīs inovācijas, ir nozara, kas atbalsta savus uzņēmumus, ir zinātniskais sektors, kas mēģina šo te nodrošināt gan infrastruktūru. Tas ir sadarbība ar pētniekiem? Jā. Okay. Lūk, un es šodien gribētu, tā atskatoties uz visu uzkrāto pieredzi, kā jums šķiet, tomēr tā sadarbība tur pastāv vai nepastāv, vai tas ir tikai tāds ārējā čauliņa? Es pavisam īsi, mēs esam zaļo viedo tehnoloģiju klasteris, viedās tehnoloģijas, ļoti horizontāls jautājums, zaļais, tur arī zinātņu ietilpīgie jautājumi. Un tie cilvēki uzņēmēji, kas pie mums nāk, tad vienmēr ir tas jautājums, kur tad viņiem ir kaut kāds atbalsts. Mums ir kompetenci centri, mēs pazīstam to vidi, mēs varam novirzīt, lūdzu, šeit ir iespējas iet. Tas strādā, mums ir sadarbības tīkls, ja kaut kas tur ir, ko eksportēt, internacionalizēt, mums ir. Tā ekosistēmas miedarbība ir, vai viņi var būt labāka? Protams, vienmēr var labāk, bet tas pamats, es domāju, ka ir jautājums, cik aktīvi mēs izmantojam un cik arī tas uzņēmējs ir gatavs absorbēt to, ko mēs viņam dodam, jo mēs viņam arī nevaram iedot un ar varu vai ne, to
tos darbiņus izdarīt viņa vietā un tā tālāk. Tur arī jābūt saprašanai, un bieži vien tas, ko kolēģi arī minēja par to birokrātiju, ka mēs viņam iedodam, šis ir tas, un tad tur parādās, tur dažam labam arī tās rokas nolaižās. Jā. Es šoreiz Normundam aizsteidzos priekšā, piedod. Mums nozara ir izveidota kā asociācija 94. gadā. Ko es ar to gribu pateikt? Par stāžu, par pieredzi. Faktiski, ja jūs atverat mūsu biedru sarakstu, kas tad ir asociācijā, kopā mēs esam 185. Tur ir gan uzņēmumi, gan ar nozari saistītie uzņēmumi, gan mācību iestādes, gan pētniecības institūti, bet tas viss veidojās organiski, nevis ar direktīvu, kad jums ir jānāk kopā. Un tas ir diezgan būtiski, un es domāju, ka arī Letterā ir līdzīga pieredze, ja, ka tas veidojās, tā teikt, ar pieredzi, ar kompetenci, ar to, ko tu jau vari un kādas tevi tajā dzīves etapā vajadzības. Ja? Arī nozara attīstās un uzņēmumi attīstās, un mums ir dažādi izmēri uzņēmumi ar dažādām vajadzībām, ar dažādām pieredzēm. Un tas sadarbība tīkla jēdziens, viņš jau strādā gan iekšēji, kur šī kompetence tiek mainīta tīri nozares ietvarā, gan arī mēs mainamies ar savu kompetenci ar citām nozarēm. Un tagad mēs esam izveidojuši kopā LIAK, ja, kas ir Latvijas Industrija attīstības konfederācija, ja, kur ir gan koku nozara, gan ķīmija, farmācija, gan elektroniķi, gan IT un sakari, gan mašīnu būve. Mums nav tādas striktas robežas, un tā ir mūsu iespēja arī redzēt mūsu iespējas starp nozaru griezumā. Un visi mēs tāpat, kā Eglas kundze pieminēja, mēs arī esam iesaistīti aizsardzības industrijā. Ja? Tā kā mūsu tā bāzes kompetence ļauj tur iesaistīties. Paldies. Es varu pie šī piekomentēt. Redz, mēs tiešām esam gana seni, ja? Un viens otru lieliski pazīstam. Ieskaitot visas mācību iestādes, zinātniskās institūcijas. Tur nav problēma, ja mēs, ar Tehnisko universitāti kopā taisam gan elektronikas dienas, gan robotikas čempionātus. Tur, jau tur 2. gadu 10 staipam galdus. Un piedalāmies izglītības programmās un visā pārējā. Savukārt, tanī brīdī, kad iet runa par zinātnieku deleģēšanu uzņēmumu projektos, ja, tur ir mūžām bijis, kādi, arī visus 30 gadus tā interesantā lieta, ka jums ir saldāka nauda pa mūsējo. Tā pētniecības nauda, ko dala pētniecībai, ja, kur rezultātā prasa faktiski publikācijas, ja, vai atskaita papīru, nevis strādājošu dzelzi. Viņi ir vieglāka tā nauda. Un zinātnieki ir gudri cilvēki, viņi normāli, viņi iet pakaļ tai vieglai naudai. Mūsu nauda ir šausmīgi smaga nauda. Un ir vēl viena būtiska lieta, burvīgi, kad tu pateici to vārdiņu, es tagad varu piesieties. Ja? Tas, kas šeit, šī zālē notiek, un tās inovācijas un kompetenci centri, tie iti nemaz nav par jaunu uzņēmumiem. Tā kā nemaz. Ja? Un savukārt gan zinātniskajā pusē, gan valsts pārvaldē, tas tā seksī no 2000. Jaunu uzņēmums, tas ir kruti. Ja? Mēs tur drusciņi kaut ko padarījām, uzprogrammējām un visi kļuvām pa miljardieriem. Sen tā nav. Un šī ir industriālā inovācija, šī attiecas, pa ko mēs šeit runājam, gan klāsteri, gan kompetenci centri, ir īsti veci, labāk lieli uzņēmumi, ja, kuri uzlabo savus produktus vai taisa kaut ko jaunu. Un tādēļ tā ir problēma sadarbībā. Es domāju, ka ir izņēmumi. Izņēmumi ir farmācijā, man noteikti Vitālijs neļaus samelot. Izņēmumi ir mežā. Un noteikti kaut kādā mērā arī pārtikā, ja, kur vēsturiski tās zinātniskās institūcijas ir ļoti cieši ar
ar uzņēmumiem. Ja? Un ir vietas, kur tā tas nav, un tādēļ zinātnieki iet pēc tās vieglās naudas. Nu, un tā ir. Mēs paliekam draugi, bet mums ir ļoti grūti dabūt. Mēs cīnījāmies, jūs iedevāt biofotu, ja, atkal izskatās ļoti labi slaidos, tur 8 miljonus iedeva zinātniskām institūcijām, biznesa problēmu risināšanai, tādā veidā. Kas notika? Viņi ātri sadalīja to naudu, uztaisīja uzsaukumus, uztaisīja kaut kādu starptautisku žūriju, kur vērtēs, es nezinu ko, tās prezentācijas. Ja? Sadalīja tur tos mazos gabaliņus pa 200,000 un tad saka, un mēs tur spin-offus, visus tos gudros vārdiņus atkal. Mūsu tur praktiski nav. Ja? Tas, ko mēs būtu gribējuši, lai tiešām uzņēmums iedod tēmu tam zinātniekam izpētīt pa valsts naudu, jo tas ir mācīšanās process. Problēma ir tajā, kad ir milzīga šķirba starp to. Nav jau tāds zinātnieks vispār. Ir zinātnieks, kurš ir dziļi kaut kādās tēmās, kaut kādās nišās. Un ja šī tēma nesaskan precīzi ar to uzņēmumu vajadzību, tas biznes nenotiek. Tu nevari pildīt to manu pasūtījumu, jo tu nezini detaļās. Un, lai ieietu tajās detaļās, ir nepieciešams laiks, elektronikā un IT, tā ir 30 gadus veca problēma, un viņi joprojām nav atrisināti. Tas ir tas. Jums vajadzēja to biofotu iedot mums ar pavadrakstu, ka to drīkst iedot tikai zinātniekiem. Ja? Un tad mēs tiktu ar šo šķirbu galā. Kamēr viņi būs, mēs būsim tajā. Mēs alu dzeram kopā, tur viss ir labi. Ja? Bet tie projekti, viņi ir tādi, kādi viņi ir. Ja? Es varētu atbildēt par biofotu, kad, man liekas, tā ir viena ļoti laba piemēra platforma, kur tā sadarbība var veidoties. Tāpēc biofotā ir arī atsevišķs virziens, kur tieši uzņēmumi var iesniegt savus izaicinājumus, un pētnieki var pieteikties uz tos izcinājumus. Bet jūs saprotiet, rakstīt pieteikumus uz 200,000 biļetīti, kuru kaut kādā šovā kaut kāda žūrija vērtēs, nav seksī. Tas kā mums nav seksī. Mēs jau zinām, mēs esam ļoti tuvu arī, mēs redzam, kā tajā biofoto tas notiek. Es domāju, ka tas strīds ir mūžīgs, jā. Un rūpniecība, tas ir process, ja, ko tu nevari mirklī uzsākt un mirklī pārtraukt. Mēs varētu teikt, kaut kur cenšamies tiekties uz mūžību. Tā gribētos, ja. Un arī Vitālijam bija ļoti laba prezentācija, kur to pa liels mazs vidējs uzņēmums un tas pienesums, ja, un pa nozarēm ļoti skaisti bija parādīts, ja, un tur var to sāli meklēt. Bet tas, ko Normunds mēģina pateikt, ja, rūpniekiem ir tehnoloģiskā attīstība, produktu attīstība, un tāpēc tas vārds inovācijas pašlaik ir bišķi nobružāts un iznēsāts. Arī Eiropā primāri rūpniecība runā par konkurēt spēju pasaulē, kas spiež mūs attīstīties, pilnveidoties un būt konkurētspējīgiem. Noņemt Eiropas birokrātiju, kas mums traucē konkurēt ar Ķīnu, Ameriku. Mēs ļoti labi zinām, ja, kas tur ir ierobežojoši. Tikai mums ir grūti noņemt visu to nost. Ja. Un faktiski tiem rūpniekiem ir ļoti praktiskas dabas jautājumi, kuriem ir vajadzīgs risinājums. Un ja mēs konkrētā laikā viņu nesasniedzam, mēs atsakamies un meklējam citu risinājumu. Ja? Arī bez rezultāta ir rezultāts, bet mums ir laiks. Ja, un precizējot biofoto, ar bio tā ka viss ir labi, ar foto ir tā problēma šobrīd. Es varbūt pakomentēšu no universitātes puses, ka to, ko mēs redzam, ir atsevišķi uzņēmumi, kur ir ļoti aktīvi sadarbībā ar pētniekiem. Tie ir dažādi gan lielie uzņēmumi, gan vidēji mazie, gan arī jauni uzņēmumi. Es domāju, tas, kas iztrūkst, varbūt ir tas sistēmiskums šai sadarbībai. Jo uzņēmumi bieži vien redz universitātes kā vietu, kur atrast jaunos darbiniekus vai praktikantus, vai arī izdarīt pasūtījumus, bet bieži vien viņi neredz, ka tā ir ļoti strateģiska vieta, kur strateģiskas inovācijas veicināt un radīt. Tāpēc es domāju, ka tas ir kopdarbs gan industrijai, gan universitātei kopā, kur pētnieki strādā pie reāliem problēmām un izaicinājumiem, kas ir svarīgi industrijai. Un savukārt industrija spēja atnākt un nodefinēt to problēmu un izaicinājumu, ko tad tam pētniekam vajadzētu risināt.
Tātad mēs šobrīd dzirdam, ka mūsu zinātniskais sektors ir gatavs nākt un piedāvāt savus risinājumus nozarei. Bet viņi jau problēmu vēl nezina. Saprot, kur ir tā lieta? Viņi piedāvā risinājumus, bet viņi nav uzprasījuši, kāda ir tava problēma. Nu, tā ir tā lielākā ķēze tajā visā pasākumā. Ne? Jūs neziniet, ko man vajag. Lai tu saprastu rūpniecību, tev ar viņu ir jādzīvo. Tas tā kā ar sievu, ja? Un ja jūs neesat viens otru mīloši, ja jums nekas nesanāks, bērni nebūs. Es tik daudz, kas izskan par tām inovācijām, ka nodralēts vārds vai ne, un par tiem jaunu uzņēmumiem, un ka nezinu problēmu vai ne pētnieku, un te jau tas moments ir par tiem jaunu uzņēmumiem vēlreiz, un par to inovāciju. Ir ideja, un inovācija ir tad, kad problēma tiek savienota kopā ar risinājumu, un kāds ir gatavs par to maksāt, un tad ir tā inovācija. Un tas ir tas, ko kompetenci centros dara, kad mēģina radīt tās inovācijas un uztaisīt to dzelzi, vai ne? To svarīgi saprast. Un par tiem pētniekiem bija saruna nesen, un kā reiz tika minēts, ka kompetenci centra programma laba, kad nozara beidzot sadarbojas drusciņi vairāk ar pētnieka un beigās secina, hei, nemaz nav tik traki, vai ne? Nu, ka tur tiešām ir tas outputs, tas rezultāts un tas kaut kādu pienesumu arī rāda. Un bieži vien ir tas moments, ka nozara sarauc degunu, tad, kad parādās moments pētniecība, viņi grib taisīt dzelzi, bet tā pētniecība paliek vienmēr tā kā otrajā plāna punktā. Tā kā tas ir tas jautājums arī, kā mēs to ekosistēmu un to draudzību starp tām divām pusēm veidojam, kad nerauc degunu, arī to pētniecību nodarbojās un tiešām, ka tur varbūt vairāk rodās ne tikai produkts, augsti pievienotās vērtības produkts, kur bāze ir pētniecība. Tas nav vienkārši tā no vienas dienas uz nākamo. Atvaino, es gribēju aizlikt vienu soli atpakaļ pie Vitālija prezentācijas. Ja? Tur bija viena vieta, ja, kur viņš teica, uzsākot kompetences centra projektu, vismaz 6 mēnešus tev ir jārēķinās ar savu naudu, lai uzsāktu. Atcerieties šo frāzi no Vitālija prezentācijas. Pēc jaunu uzņēmumu šeit nenāk. Tātad mēs jau secinām, ka ir vēl viena problēma. Tātad 6 mēneši tukšā. Pašam jādomā, kur meklēt risinājumus. Nē, kopumā tas ir lielisks filtrs. Es domāju, ka tas ir pareizi. Nevajag to likvidēt. Es arī esmu par to pašu, ja, jo tas faktiski apliecina tā projekta spēju būt dzīvām. Jā, tas uzņēmums demonstrē, ka man tiešām to vajag. Jo es domāju, ka ar Eiropas naudu ir vien diezgan nelādzīga lieta. Kopumā tā ir izaudzējusi veselu paudzi fondu dēlis pie mums. Ja. Ir cilvēki, kas ļoti veiksmīgi dzīvo visos tajos projektos un tā tālāk. Ja, jo vairāk ir beznosacījumu naudas, jo kopumā ir vairāk tas veido veselu tādu procesu slāni. Nevajag to. Kopumā tam žogam, kuram ir jātiek pāri, lai tiktu pie inovācijas naudas, ir jābūt gana nejaukam un augstam. Ja. Tirgus principam jāstrādā. Kaut kādā mērā, jā. Tu varbūt arī vari, noskriet 10 kilometrus, jā, un kvalificēt. Labi. Sapratu, bet man ir vēl pišķiņi atpakaļ vienu jautājumu. Es gribēju uzdot, bet kā tad īsti to sadarbību veicināt? Kā to sievu dabūt pie tā vīra? Es šajā diskusijā izstās jāņem vārds, tāpēc, ka te pie vārda nevar tikt, bet es kontekstā par tām nav tās attiecības tik vienkārši, nav tikai vīrs un sieva, tā noteikti ir mūsu gadījumā, tā noteikti ir trīsvienība. Ja? Kas ir trešais? Mūsu gadījumā tā ir vai valsts policija, industrija un kāda pētniecības iestāde, vai tā ir armija, vai zemesardze, vai jūras spēki un kāda konkrēta savukārt pētniecības iestāde. Tā kā, ka tā pasaule nav tik pavisam vienkārša, un es domāju, ka ļoti zīmīgi ir, ka mūsu programma tomēr beigās tika nosaukta par sadarbības tīklu. Jo mēs zināmā mērā šajā tīklā, kurā ir iesaistīti arī mūsu gadījumā arī visas universitātes un augstskolas, tas, protams, ir pirmkārt uzticam partneru loks.
Un šajā brīdī man gribas pateikt, ka ļoti daudzos uzņēmumos viņiem pašiem ir savs in-house pētniecības notiek. Ja? Viņiem nav obligāti jāiet uz āru un mākslīgi jāmeklē kāda augstskola universitāte, lai veidot kaut kādu sadarbību. Un ir jānovērtē arī, ka ļoti daudz no šiem jauniem cilvēkiem, un tā skaitā, ja mēs runājam par dronu industriju, viņi ir mācījušies ļoti labās augstskolās citviet pasaulē. Un līdz ar to tie ir tie, kas nāk un veido šos te uzņēmumus, un sadarbība ar augstskolām, universitātēm, pētnieciskiem institūtiem, tā jau ir kādā citā pavisam attīstības fāzē, kādos citos produktos. Un, piemēram, ja mēs arī strādājot ar mūsu, teiksim, Eiropas lielākajiem militāriem ražotājiem, ikdienā mēs redzam, ka ir pat objektīvas situācijas, kur Latvijas uzņēmums nesaprot, par ko runā ārvalstu uzņēmums. Savukārt Latvijas pētnieki saprot, par ko runā šis ārvalstu uzņēmums. Un viņiem veidojās jau pilnīgi cita līmeņa sadarbība. Un trešā lieta, ko man arī gribas uzsvērt, ir, ka mums ir, piemēram, ļoti labi sadarbības piemēri veidojušies Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtam ar NATO industrijas pētniecības grupu tieši pie jaunu materiālu pētniecības un izstrādes. Burtiski pirms pāris nedēļām liels konsorcijas ir izveidots Latvijas Universitātē sadarbojoties ar vēl virkni valstu Francijas aizsardzības ministrijas Eiropas aizsardzības fonda konsorcijā. Tā kā es teiktu tā, ka ir ļoti bieži arī tās situācijas, ka mūsu universitātes pašas par sevi ir arī spējīgas strādāt pavisam citā starptautiskā līmenī, un ne katrs uzņēmums var atrast šīs te partnerības šeit uz vietas. Ja? Tā kā te ir jābūt tādai ļoti lielai kompetencijai, savstarpējai uzticēšanās arī un atklātības tādam posmam jāiziet cauri. Ja? Tā kā nav viss tik vienkārši. Un tam es jums noteikti piekrītu, Berkungs. Ne, šeit vispār Elīna pieķēra ļoti svarīgu lietu. Man šķiet, ka nevajag, mums arī galvā kaut kā ir ieprogrammēts, kad jums tur vienmēr ir jāčupojās. Kad tad mēs čupojamies ar zinātniekiem, jeb zinātnieki ar biznesu, katrā vietā. Tad tas ir labi, un ja viņi dzīvo katrs kaut kādā savā vidē, tas ir slikti. Es domāju, ka tiešām, ka tās atpakaļ pie biofotu mīļš man viņš ir. Tu nevari cerēt uztaisīt itin neko jēdzīgu, tādu dziļu, ja tu dali biļetītes pa 200,000, tas ir 2 cilvēkiem gada algas, tā rupi ar aprīkojumu un tā, ja? Un pa pusgadam. Normālu produkts, produkta cikls safā, es varu teikt, tie ir vismaz 10 cilvēki un tie ir vismaz 2 gadi. Tas ir vismaz 4 miljoni aiziet, vienā jaunā produktā. Un mums savukārt ar to publisko naudu šķiet, ka viņu vajag dot mazos gabaliņos un ātri. Un vienīgais, ko tu uztrenē, viņi raksta tos projektu pieteikumus un prezentē atkal. Blēņas visādas sola. Man šķiet, ka no tā vajag aiziet. Ja? Kādēļ tie NATO vai vēl kāda tur, Horizon? Tev iedod tiešām 10-20 miljonus un tas ir 5 gadi. Un tad tu vari gan iemācīt tos zinātniekus, tu vari doktorantus pielikt. Man šķiet, ka mums vajadzētu būt tajā zinātņu pusē izvēlīgākiem finansēt mazāk, bet ar lielāku un garāku naudu. Ja? Un tad tiešām ir tā atdeve, jo ļoti bieži var būt tā, ka tiešām tehnoloģiskajā pusē tie zinātnieki strādā pie tādām lietām, kur tā Latvijas industrija tehniski nav gatava, viņiem to nevajag. Ja? Bet citur pasaulē noteikti, ka vajag. Un, tāpatās arī ir uzņēmumi, tiešām, es domāju, katram no lielākiem uzņēmumiem ir savi, es nezinu, mēs viņus saucam pa inženieriem, bet var viņus pārsaukt arī pa pētniekiem, kuri strādā pie problēmām, kas būs aktuāls pēc 5 vai 10 gadiem. Un savukārt viņi ir tik dziļi tajā tēmā, ka īstenībā mums šeit Latvijā nav neviena, ar ko runāt. Mēs runājam ar Fraunhofer institūtu Vācijā, ja, un sadarbojamies un taisam. Tādēļ, ka tās konkrētās kompetences un arī tur no daudziem tūkstošiem pētnieki ir veseli 7, kuri zina dziļi lietas, ko vajag. Tas arī jāsaprot, ka mums ir kaut kāds mazliet naivums tur ielikts, ja, ka, ja viņam ir vārds zinātnieks un man ir vārds biznesa, tad mums noteikti vajag kaut ko vairāk pāludzert, bet arī jāludzert ir baigi daudz un forši, ja, tīri tā bezalkoholisko, protams. Kad notiek kaut kāda informācijas apmaiņa, draudzēšanās, čupošanās un tā, mums pa daudz gribās to
man šķiet, ka tas arī ir tāds. Tā ir mūsu problēma. Jā. Mēs sevi nomokam ar to, ka jums noteikti tur, tagad jāčupojās. Jā, jā, bet varbūt arī bez Visam projekta. jānotiek ir dabiski, vai ne? Tur nāk tur vai ne tā krustmāte un saka, tagad obligāti, tagad pačuposieties, rītdien jāprecās. Ja? Bet es atkal gribu paiet atpakaļ. Bija Irmējas kundzes prezentācija par sadarbības tīkliem, un tur jau var atrast atbildes, ja? Kas ir bijis katram vajadzīgs, ja? Un kā tas ir realizēts un kāds ir bijis pienesums. Tur bija arī viens no vārdiem dalība starptautiskās organizācijās, ja? Kur tiek dalīta šī kompetence. Ja? Tas arī saskana ar Eglas kundzes teikto. Ja? Tur ir arī vietējo industriju popularizācija un starptautiskās pieredzes pārņemšana. Un es varu pateikt caur mūsu nozars konkrēto piemēru, vai Tech Industry izstāde ir eksportu veicinoša. Pirms 2 gadiem Latvijas valsts teica, vietējā izstāde neveicina eksportu. Tagad mēs esam tam tikuši pāri. Un ceru, ka mēs šo savu atziņu nenogalināsim. Ja? Lai gan atkal mums ir interesantas diskusijas par šo rudeni. Ja? Ir vai nav? Vēl mēs nevienmēr visi arī esam uz vienas lapas. Sadarbības tīkli, ko arī tautā mēs saucam par klasteriem, ja? Un mēs viņus tagad esam uzkabinājuši kā eksporta risinājumu inovācijām, tas ir kompetences centriem. Mēs atkal kaut ko gribam mākslīgi saveidot kopā, jo sadarbības tīkli risina plašāku problēmu kopumu. Nozarei pavisam kopā, Latvijas uzņēmējiem pavisam kopā, ja? Un tur arī nozare griezumā var būt dažādas vajadzības. Ja? Kompetences centri, jā, un daļa no viņiem arī aiziet tajā eksporta strūklā caur sadarbības tīkliem. Ja? Bet ne viss sadarbības tīkls ir kaut kas vairāk nekā kompetences centrus piesacošs. Piekrītat? Man grūti teikt, mums nav kompetences centra. Zālē jāprasa. Bet atkal tas bija jāpāanalizē gan Vitālija Skrīveļa prezentācija, gan Irmējas kundzes prezentācija. Ja, tur ir atbildes. Ja, tur ir. Ja, ko reizēm mēs zobiem šņirkstot, rakstot, kā es sākumā teicu, Raivija vārdā nosauktos Exceļus, ja, mēs vienkārši tur jau aiz tā naida jau pazaudējam to jēgu. Paldies. Tad šobrīd tas, ko es dzirdu, jau Eniņa kungs iezīmē to vīziju, ir, ka faktiski mēs redzam gan kompetences centra programma, gan sadarbības tīkla programma. Tā ir tas virziens, kurā mums jāskatās arī nākamajos 7, 10 gados, domājot par to, kā nozares attīstās. Man secīgi tāds varbūt mazliet ķecerīgs jautājums nozares. Ko mēs ar šo saprotam? Vai mums ir jāizdala kādas īpašas nozares? Mēs šobrīd esam strādājuši viedās specializācijas 5 virzienos. Vai jūs redzat, ka tas ir tas virziens, kurā jāskatās, vai tomēr mums ir vienkārši jābalsta industrija un tur, kur tā inovācija rodās, tur viņu arī balstīt no visām pusēm, gan no valsts, gan no privātā sektora un zinātniskā potenciāla? Ko darīt ar šo? Vai tā ir Pandoras lāde, ko mēs parāvām vaļā tagad? Tā ir vēl viena tēma, ko mēs atkal mākslīgi gribam saveidot, un faktiski esam paši sev uzlikuši iemauktus ANM plānu ietvaros, uzņemoties inovāciju pārvaldības reformu caur RIS3 jomām. Jā, bet es domāju, ka īsa atbilde ir nevajag laust to, kas strādā. Redz, ar tām nozarēm ir kā.
nevienā vietā nerodas kaut kāda jauna nozara vai uzņēmuma klāsteris tukšā vietā. Tā rodas vietā, kurā ir izglītība, kurā ir cilvēki, kuri saprot, ko viņi dara. Ja? Un, mums jau šobrīd ir, teiksim, gan kompetenci centri, ir 5, ja laikam sanāk, precīzi, teiksim, kas ir industriju, un tad ir 3, kas ir starpdisciplīna. Īstenībā šī problēma ir atrisināta un vienmēr var atrast, ir tā, kad atnāk pie tevis uzņēmums ar projektu un tu noklausies un saka, tev pie tā jāiet. Mēs pazīstam viens otrus ļoti labi. Un tas, kas, teiksim, man vislielākā bēdiņa ir, par to nākotni. Jums jau nav projektu tagad, jums nav kabinetu noteikumu, mēs nezinām, ka šī ir pēdējā nauda, tagad beigsies šī cukura krava, un tad būs 7 bada gadi. Un tā ir, teiksim, tā biznesa problēma, kad jūs valsts pusē esat neprognozējami. Ja? Jums šķiet, ka mēs uztaisīsim vēl labāku un vēl labāku tos noteikumus un programmu. Un mums savukārt šķiet tā, ka, ja tu 10 gadus vairāk esi pārbaudījis un tas strādā, nelauz. Lieto to instrumentu un jūs būsiet prognozējami. Tādēļ, ka tajā biznesa pusē ir, tad, ja tā programma apstājās cilvēkiem darbs, nav projektu vadītājiem algu, ko maksāt. Ja? Viņi ir jālaiž vaļā, un pēc tam, kad tagad atnāk atkal tā nauda, tad meklē tirgū tos cilvēkus un māci viņus. Un tā. Tas ir, mums šausmīgi gribās to prognozējamību un to, ka pārbaudītas lietas. Jūs tā kā arī izdarīja Latvija arī izglītības programmu salauz visā skolā ar to 20-30. Trakas lietas mēs esam īstenībā sadarījuši pēdējos, 15 gadus. Nevajag. Teiksim, tradīcijām ir liels spēks un lietām, kas strādā, viņas vienkārši vajag turpināt. Viss. Tur nevajag izgudrot atkal jaunu velosipēdu nopietni. Jo šobrīd mēs esam tajā. Ja? Visas tās vecās programmas ir beigušās, jaunu nav. Un mums mēs taisīsim kaut ko radikāli citu. Kāpēc? Kurš jums teica, ka būs radikāli kaut kas cits? Braucām tramvajā, dzirdējām. Nav tā, ne? Jūs tā kā arī dzirdējām. Visi dzirdējām. Ja? Mēs priecātos. Novāc man šīs bažas. Es tikai bažas paužu. Jā, pārsēžas uz autobusu droši vien. Tur būs labi, ja? Būs vecās programmas, viss kārtībā. Tur saka, mēs kursu negribam mainīt, noteikti nē. Super. Tas īstenībā ir ļoti, ļoti, tā ir labākā ziņa šodien, jāsaka. Tas, kāpēc es šo pajautāju, es arī sagaidīju šo reakciju, bet šajās 5 viedajās specializācijas virzienos īsti nekad nav runāts par drošības industriju. Un es šeit gribēju jautāt Elīnai, kā jūs saredzat šo industrijas to virzību? Tā ir jāizdala atsevišķi, vai viņa ļoti labi pakārtojās iekš 5 jomām? Ko darīt? Jā, es esmu ļoti pārliecināta, ka tās labās lietas, kas ir notikušas un kas ir sev pierādījuši, ka viņas turpināsies. Kā tad iekšēji tā intuīcija saka, ka labās lietas turpināsies, bet, protams, mēs redzam, kā pasaule mainās, kā pasaule mūs ietekmē, cik ļoti viņa mūs ietekmē, un ka, protams, ka nāk jaunas nozars, jauni sektori un piesaka sevi gana skaļi. Jā, mums, protams, ir kā saka, arī savu sarūktinājumi atsevišķām jaunām nozarēm, kuras mēs, kā saka, mūsu tautsaimniecībā joprojām neredzam, bet kurām atbalsts ir ticis sniegts, bet ko pa pagātni? Domājot par nākotni, es teiktu tā, ka ir skaidrs, ka nākamais daudzgadu budžets un pieeja viņam Eiropas Savienībā būs savādāk. Un es ļoti ceru, ka tie uzņēmumi, kas arī mūsu sadarbības tīklos ir veiksmīgi sevi pierādījuši, spēs mērogot savu jau tādu konkurētspēju Eiropas līmeņa projektos. Es domāju, ka Eiropas aizsardzības fondā es arī neteiktu, ka mēs esam Latvijā varam būt ļoti lepni, jo kaut vai šī gada pēdējie uzsaukumi mēs redzam, ka Latvijā mums ir cik 3 projekti, jā, Igaunijā ir 16 projekti atbalstīti. Mums ir ļoti spēcīga konkurence jāiztur, un mums ir līdz ar to jādomā, kā mēs gan kompetences centros, gan sadarbības tīklos vai citās programmās, kā mēs liekam papildus šo kapacitāti, lai tiešām mēs varētu labus konsorcijas veidot, labus projektu pieteikumus sagatavot, jo tā
konkurence, es domāju, arī Horizonā mēs redzam, ka mums tur nav viegli gājis, jā, un konkurētspējas fondā, es domāju, tur tā klope būs vēl tāda nopietnāka, jā, tā kā es domāju, ir šobrīd, jārod tie papildus aktivitātes, jānāk mums kopā un jādomā, kas tās varētu būt, lai mēs vēl spēcīgākus produktus varētu pieteikt. Un, protams, ka aizsardzības jomai mums ir gan kopīgās, jeb duālā produkta lietas, mums ir arī ar civilo sektoru ļoti daudz saistības. Tāpat tās šodien pieminētā arī militārā medicīna, ja. Mums ir arī tādi mūsu sadarbības tīkla projektu ietvaros gada balvas uzvarētāji, kas ir glābuši Latvijas civiliedzīvotājiem ekstremitātes, izmantojot militāras tehnoloģijas, par kurām tikai NATO vēl tiek spriests, ja, runājot par bakterofāgu terapiju. Ja. Tā kā kurā brīdī tās robežas tiek atvērtas un šīs tehnoloģijas tiek izmantotas arī, piemēram, civilā medicīnā. Tas notiek ar gadiem, ar pētījumiem un tā tālāk, bet svarīgākais ir tas, ka mūsu sektoram vispār šis te atbalsts līdz šim nebija bijis, un mēs redzam, kāds izrāviens šobrīd ir, un tad mēs padomājam, kāds viņš vēl varētu būt, ja šis atbalsts tiešām būtu bijis pienācīgs. Tā kā es redzu, ka ir jābūt atsevišķiem instrumentiem, kas mērķēti strādā mūsu drošības un aizsardzības vajadzībām, un tālāk jau ir sinerģijas duālos sektoros, civilos sektoros. Paldies. Mēs esam pietuvojušies pie tā jautājuma, kuru droši vien mēs visi gaidām. Ko darīt tālāk? Kas ir tie virzieni, kas ir tā nākotnes perspektīvas, ko mums jāskatās? Dzirdējām, ka daudz birokrātijas jāmazina, to sadzirdējām. Dzirdējām, ka nelaužam to, kas jau ir labi strādājošs. Mēs redzam, ka mums arī piesaka jauna, teiksim, tādā skatuves plānā jauna industrija, lai gan mums ir visi iedīgļi, ja, pieteikti, un mūsu drošības industrija ir, viņa šeit ir, un mums tiešām mēs arī šodienas pirmajā daļā dzirdējām ļoti labus uzņēmumus, kas tiešām rada spēcīgus pasaules līmeņa produktus. Jautājums ir, kā fokusēties nākamajam periodam? Ko darīt? Nelauz to, kas ir, un vienkārši, tas vajag piešķirt laicīgi naudu. Faktiski šajā rudenī būtu jābūt vaļā visos kompetences centros pieteikumiem. Tā ir tā. Mums būtu jābeidz tā kampaņveidīgā padarīšana. Ja? Un es domāju, ka vismaz no tā, kur mēs esam, tas ir mums pats sāpīgākais. Jo tas, vai vajag Elīnai savu kompetenci centru vai nē, tas ir, var būt, var nebūt, ja, jo gan pie metālistiem, gan pie mums, gan pie IT, gan pie ķīmiķiem. Tur ir kaudzēm arī duālā lietojuma un militārie produkti. Ja. Tas militārais, viņš ir tāds ļoti horizontāls. Ja. Tas, jāsaka, ir tā, tas ir vairāk tāds administrēšanas jautājums. Varbūt var, varbūt nevar, es pat atturētos. Ja. Bet būtiskākais ir tas, ka ir tā pēctecība un nedrīkst būt tā, kad ir gadiem pauzes. Ja. Tas ir tas vislielākais posts. Un savukārt, lai šajā ziemā varētu atvērt nākamo pieteikumu, tiem kabinetu noteikumiem bija vakar jābūt gataviem. Ja. To mēs gribam redzēt, es domāju. Nav viņu. Nav. Kabinetu noteikumu noteikti nav, jo nav jau vēl finansējums. Īstenībā tie ir paralēli procesi. Uzrakstiet kabinetu noteikumus, pieņemiet un atstājiet vienu punktu, kas ir nauda. Tāpēc, ka mēs zinām, tad, kad piešķirs naudu, tad gadu rakstīs tos kabinetu noteikumus. Un viss būs kā parasti, teiksim, tos kabinetu noteikumus dabūs tur, 28. gada beigās. Ja? Un viss tas sliktais, pa ko mēs raudam, viss tas sliktais būs noticis. Ja? Nopietni. Šodien vajag tos kabinetu noteikumus. Šodien. Tātad pirmā tēze daram šodien. Tur arī mēs varam birokrātiju mazināt, ja, jo faktiski paņemam kritiski apskatāmies uz tiem kabinetu noteikumiem, ja, kas tur ir sastrādāts gadu gaitā, un padarām viņus vieglākus un saprotamākus. Ja mēs vēl vairāk gribam birokrātiju mazināt, tad arī Eiropai jautājums un ministrijai jautājums,
vai patiešām mēs nevaram vienreiz uzrakstīt tik saprātīgus noteikumus, lai varētu pieteikties bez konsultantu palīdzības. Ja arī tas noēd naudu, ja? Jo noteikumi pašlaik ir pietiekoši komplicēti, kad, lai pieteiktos uz projektu, ir vajadzīgs konsultants. Vai mums vajag stiprināt industriju vai konsultantu dienestu? Nu, es nezinu, tas ir labs jautājums. Vai mums vajag tādu birokrātiju? Laikam nē. Paturpinot Normundu, ja, atkal runājam par divām lietām, kompetences centri, ja, un arī jau Normunds pieminēja, kad par to pašu aizsardzības industriju un par esošajiem kompetences centriem starpdisciplināri, ja nobriedīs apstākļi, un mums izveidosies, pašlaik aizsardzības industrija vairāk ir duāls nozīmes. Ja? Viņa ir civilā, militārā, jo faktiski uz vienas rokas pirkstiem mēs varam saskaitīt tīros aizsardzības industrijas uzņēmums ar pilnu noteikumu klāstu, kas reglamentē aizsardzības industriju. Tā ir. Nu, labi. Diemžēl, paskatoties uz Eiropas pieredzi, tur ir zinām demarkācija. Jā. Varbūt atkal tur pa terminoloģiju mēs varam strīdēties, bet durvis nevienam nevar būt aizvērtas jau un šīm attīstības iespējām jābūt. Kā padarīt mūs draudzīgākus ar šīm pētniecības institūcijām? Es domāju, ka tas atkal ir laika jautājums un uz ko mūs spiedīs šī konkurence, ja? Un tas viss baigi labi noliek savās vietās. Ja? Un tomēr mums ir jābūt cieši kopā, ja? Un tā sinerģija var veidoties. Arī tas, kas tika pieminēts par cilvēku resursiem, ja? Lai cik stulbi tas neizklausītos, bet ekonomikas ministrijas cilvēku resursu plāniem līdz pēdējam brīdim cilvēku resursu vajadzības nākotnē netiek plānotas. Tā tas diemžēl ir. Ja? Un mums vajag šos speciālistus, un lai tiktu pie speciālista nākotnē un arī šiem nākotnes pētniekiem, tas ir 4-5 gadu darbs kā minimums. Paldies! Paldies, Imen! Jā, daudz pateikts no tā, es varu apstiprināt. Mēs esam, klāsteris ir arī biznesa atbalsta organizācija, biedriem tā kā parādīt, kur ir ceļš, kur ir iespējas, kur ir kompetenci centrs, un tie jautājumi ir, ka tur cilvēki apjūk un netiek galā, un tas par tiem konsultantiem runājot. Es gribēju teikt tieši arī par to talantu, par darbspēku, arī jau Eniņa kungs ieskicēja. Ir tie gadījumi, ja mēs gribam augstās tehnoloģijas, zinātņu ietilpīgos uzņēmumus, ko mēs te dzirdam, ir gana daudz gadījumu, kad cilvēki cīnās par 3 darbiniekiem, tām kompetencēm, darba tirgu viņi ir 3, un tā viens no otra viņi mēģina nobakstīt nost. Cik tas ir ilgspējīgi, tur ir rauzas, vai ne, tas ir skaidrs. Tā kā uz to lūkoties, bet, es domāju, uzņēmējiem vajadzīga ir predictability, ka viņi saprot, kas būs, kad būs, lai var plānot, lai arī var izmantot iespējas tie uzņēmumi, kuriem nav ļoti dziļas kabatas, lai var izmantot tiem, kam ir kaut kāda kapacitāte resursi, lai var saplānot, nostartēt, izmantot iespējas. Jo, ja tur pēkšņi nokrīt kā sniegs vai ne mājā uz galvas, tad jā, atkal viss slikti. Paldies, Elīna! Jā, man ļoti daudz tādas domas raisās, bet pirmā ir tā, ka man ļoti patīk pavasars un ārā tik skaisti zaļi kuplo koki un viss. Un man liekas, ka nē, patiesībā laiku pa laikam vajag atvērt logu, izveidināt telpas, nokratīt vecos putekļus, jā, un paskatīties, kāda pasaule veidojās. Un, diemžēl tāda drošāka viņa nepaliek. Un tajā ziņā man liekas, ka ir tādas lietas, par kurām mums noteikti vajadzētu tiešām tā dziļāk domāt kopīgi pirms gatavoties tam jaunajam periodam. Un tas būtu saistīts ar pirmām kārtām vienu tādu dziļu nopietnu lietu, pie kuras arī mēs līdz galam neesam varējuši pieskarties, tāpēc, ka mūsu tautsaimniecība kopumā ir ļoti fragmentēta, un tas ir saistīts pirmām kārtām arī ar izejvielām un ar resursiem, kas mums ir vai nav pieejami.
Un tad ir jautājums, kas mums ir tās kritiskās lietas, kas ir risināmas un kas nav kritiskās lietas risināmas. Jo piegāžu ķēžu drošības jautājumi, tie, protams, kā aiz sevis raisa ļoti daudz gan izaicinājums, gan vienlaikus arī iespējas Latvijas tautssaimniecībai. Tas var būt no tāda tieši izēvielu, kritisko materiālu pieejamības jautājumu. Tas ir tas, ko mums vajadzētu tomēr tajās nozarēs. Tas ir tāds suņa darbs, bet tam vajadzētu iziet cauri, lai mēs saprotam, kas mums ir, kas mums pietrūkst. Un Eiropas Savienība šobrīd ļoti rūpīgi strādā pie gan šiem lielajiem starpvalstu līgumiem, ja, lai gan tās ražotnes, gan Eiropā atgrieztu, gan pie draudzīgām valstīm šīs ražotnes veidotu. Bet, teiksim, mūsu industrijai tas ir kritiski, bet es pieņemu, ka ņemot vērā, ka tas mūsu apjoms, ko mēs pērkam, ir maziņš, tad mums būtu svarīgi saprast, kādi apjomi ir svarīgi pārējai ekosistēmai. Otrs jautājums, kas, manuprāt, arī jau ieskanējās Eniņa kungā, ir šis darbspēka pieejamības jautājums. Un mēs varam sapļot tiešām lielus sapņus, bet tas cilvēka iztrūkums, viņš ir objektīvs, un tad atkal kaut kādā brīdī tie izaicinājumi mums būs ļoti skaidri redzami. Un atbalstīt visu pa bišķiņam, arī, kā teica Berga kungs, es domāju, tas īsti nesanāks, un te būs jāfokusējās tiešām uz izcilību. Un kopumā par šo mūsu segmentu runājot, protams, ka aizsardzības drošības industrija tomēr mēs esam specifiska, un varbūt arī tāpēc mēs par to birokrātīgi tik daudz nerunājam, tāpēc, ka mums ir vismaz 5 drošības iestādes, kas mūs uzrauga. Mums ir pilnīgi citas šīs higienas prasības, ja, un līdz ar to mēs esam tā trenēti, un mēs par to neviens pat neiepīkstamies. Ja. Tā tas ir, un tas sākot no visiem uzņēmumiem, kas piedalās strateģisko preču apritē, kas ir vairāk par 90 uzņēmumiem, tie paši militārie ražotāji, aizsardzības uzņēmumi, bet kopumā federācijas gadījumā mēs runājam par 150 uzņēmumiem, kas ir iesaistīti, no kuriem vairākums galvenokārt vispār ir eksportā. Tā kā mums ir specifisks tomēr tā pieeja tam tirgumu, un mēs ļoti tiešām redzam, kā veidojās šīs visas pieaugošās tehnoloģijas, kas notiek ar kvantiem, ar mākslīgā intelekta integrāciju, tās pašās dronu sistēmās. Te mums būtu visiem kopīgi jāiet uz to izcilību, par ko tik daudz dažādos politikas plānošanas dokumentos tiek runāts. Jā, Latvijas inovāciju vidē ir tagad nākamais posms ļoti svarīgs. Pastīties, kā mēs no tādām atsevišķām labām iniciatīvām, kā tas pat vairāk kārt pieminētais Biofots, kļūst par mērķtiecīgu atbalsta sistēmu. Un mēs nevaram būt līderi visā. Mums jāizvēlās konkrētas nišas, kur mēs varam būt spēcīgi. Un tādējādi savukārt palīdzēt tām tehnoloģijām, kas ir šajās nišās attīstīties, radīt to vidi, lai viņas rastos, lai viņas augtu, piesaistīt investīcijas un beigās arī palīdzēt Latvijas ekonomikai. Paldies šodienas runātājiem no ekonomikas ministrijas puses. Jāsaka, arī mēs esam vērtējuši procesus, īpaši pēdējos 5 gadus noteikti. Mēs esam skatījušies, kas palīdz tai tautsaimniecībai būt tam ekonomikas kurbulim, kas ir lietas, kas palīdz uzņēmumiem augt un attīstīties, un skaidrs, ka pie jebkuriem pieejamiem resursiem ir jādomā par atdevi. Un šeit mēs redzam arī skatoties uz nākotni un pieejamiem gan fondu finansējumiem, gan valsts budžeta iespējām, mēs noteikti skatāmies uz to, kā kāpināt uzņēmumu produktivitāti. Ja? Un šeit arī visas mūsu idejas noteikti tiks balstītas uz nozari, uz jūsu priekšlikumiem, uz jūsu vīziju, kā tam ir jātīstās. Mēs esam gatavi un mēs esam atvērti šīm sarunām un dialogam par to, kāda veida atbalsta instrumentiem ir jābūt, bet vienlaikus mēs noteikti jau šodien piesakām, ka šīm visām investīcijām būs jābūt ar atdevi ekonomikā. Ja tādu nebūs, šīs programmas vairs nebūs prioritāte. Diemžēl, bet pie esošiem līdzekļiem mums ir jādomā, kā fokusēt savas investīcijas. Un kas, man liekas, arī normāls tāds tirgus apstākļu tāds elements.
Šodien dzirdējām daudz. Mēs dzirdējām par to, ka mēs esam pietiekami ambiciozi. Mums rodās šīs inovācijas, mums ir šī zinātība. Mēs dzirdējām, lai arī mums ir zinātība, mums ir jautājums par cilvēku kapacitāti un cilvēku resursu kā tādu. Arī šajā virzienā mums ir jāstrādā, un es piekrītu. Šeit vēl ekonomikas ministrijai ir krietni daudz un dažādi mājas darbi, bet šeit ir ne tikai ekonomikas ministrijas paspārnē esošā vīzija. Šeit ir jārunā arī ar izglītības ministriju un labklājības ministriju, un tas ir mūsu dienas kārtības jautājums. Šeit mēs noteikti runājam par dažādiem sadarbības modeļiem ar zinātni, bez zinātnes, ar jaudu un spēju adaptēties tirgus nosacījumiem. Un, protams, mēs redzam, ka ir arī nozares un nišas, kurās uzņēmumi nespēja bez valsts atbalsta strādāt un konkurēt. Un šeit man gribētos, man liekas, ka Bērziņa kungam šodien bija prezentācijā arī ļoti laba tēze, kad 10 idejas var būt, ja, bet tikai viena izšaut. Bet tā viena ir tā, kas dzen mūs uz priekšu, un nav svarīgi, vai tas ir jaunu uzņēmums, vai tas ir jau ar 30 gadu pieredzi uzņēmums. Galvenais, lai šiem uzņēmumiem būtu tā ekosistēma, kas ļautu viņiem šīs inovācijas radīt. Par to arī ir šodienas stāsts. Teikšu jums liels paldies par veltīto laiku, par veltītājām idejām, un es ticu, ka mēs vēl tiksimies dikti un bieži arī šogad, nākamgad un cīnīsimies par Latvijas spēju inovēt. Paldies jums! Paldies! Paldies! Paldies.